Jānītim šobrīd ir 15 gadi, un viņam ir 2 mammas. Tad, kad Jānītim bija 10 gadi, tētis izlēma, ka viņš tomēr jūtas kā mamma, pieprasīja, lai viņu sauc turpmāk par mammu. Otra mamma pārāk neprotestēja, jo arī viņa kādreiz bija tētis. Un arī Jānītim tas ir saprotams, jo arī Jānīts kādreiz bērndārza laikos bija meitenīte. Viņai patika vairāk spēlēties ar traktoru nekā ar lēlēm, un audzinātāja ieteica, ka viņa varētu būt Jānīts. Tas viņai būtu piemērotāk, un neviens viņai nedrīkst aizliegt. Nākotnē, tad, kad Jānīts izaugs, viņš vēl pagaidām nav izlēms, vai viņš gribētu būt vectētiņš vai vecmāmiņa. Iespējams būs sieviete vai vīrietis vai abi vai neviens, tas pagaidām vēl nav zināms, bet tas nekas, jo arī pēc kāda laika, ja šīs lomas neiepatīkās, tad viņi var mainīties, tā nav nekāda problēma. Aptuveni šādā pasaulē mēs varam nokļūt jau drīz pēc nedaudziem gadiem. Šobrīd mēs esam sākuma punktā, un tā var šķist kaut kāda absolūti neticama atžgārnā pasaule, kur dzimuma robežas ir nojauktas, kur vīrietis var būt sieviete, sieviete vīrietis, mainīties pa dienām, pa stundām, dzimuma skaits praktiski nav ierobežots. Šodien šeit tā var šķist neticami, neiespējami, bet jau tādas pasaules sēklas ir iesētas dokumentā. Sociālā dzimuma jēdziens, tad potenciāli neierobežots dzimuma skaits pie bioloģiskā dzimuma nepiesaistīts, iebūvēts mūsu tiesību sistēmā, tad caur tiesību sistēmu jebkurās mūsu dzīves jomās. Šo te sociālo dzimumu lobiem, dženderismu ideoloģijas faktiski popularizēšanu mācību iestādēs, tad skolās, bērndārzos, bet ne tikai. Sākot ar to, ka bērniem skolās visticamāk būs jāizpilda šāds te lūk vienradža testiņš, kā tas jau šobrīd notiek ārzemēs, un tieši šis testiņš jau noteiks jūsu bērnu turpmāko dzimumu. Jūs domājat, ka iziesim uz skolas un viss būs miers cita pasaule? Nē, ne pavisam. Neformālās izglītības vietās tātad pulciņi, ja nu gadījumā skolā tomēr trāpās pedagogs, kurš nav īpaši lojāli noskaņot šo ideoloģiju, tad nē, arī pulciņos, kur jums bērns aizies tālāk, sporta un kultūras un atpūtas vietās, tad uz sporta klubu iet futbolu spēlējumu zēni, tur arī viss tas pats būs ieviests. Atpūtas vietās, tātad, bērnu laukumiņas pieņem un tam līdzīgi plašsaziņas līdzekļos, tad, faktiski visur, kur var tikt klāt bērniem. Ne tikai publiskās vietās, arī ģimenēs, jūs domājat, atnāks mājās un tā viss miers ar to beidzās, nekā nebija. Atņemt vecāku tiesības, ja citādi nav iespējams garantēt bērnu intereses. Tālūk, bērna intereses. Kas ir bērnu intereses saskaņā ar šo dokumentu? Labi, kurš man tur izkontrolēs, kurš saprātīgs vietējais varas pārstāvs, policists, ies pavadiņā tādām muļķībām. Par to arī ir padomāts. Priekš tam speciāla starptautiska institūcija, kas saucas Grēvijo ar milzīgām pilnvarām, kas ir krietni pāri mūsu vietējo varas pārstāvju pilnvarām. Tātad imunitāte pret aizturēšanu, apcietināšanu, bagāžas konfiskāciju, pret jebkādiem tiesu procesiem, atvieglojumi līdzvērtīgi valdību pārstāvjiem. Un tā tālāk, ir tāds superdienests pāri visiem. Kā te ārzemju organizācija man atradīs? Atradīs, un tāpat kā vienmēr visos laikos tas ir noticis, atradīs ar vietējo palīdzību. Tāpēc arī ir paredzēts, ka tiek nodrošināts atbalsts un palīdzība, tā skaitā arī pietiekoši finansiāla palīdzība vietējām nevalstiskajām organizācijām. Vietējās nevalstiskās organizācijas ļoti labi pārzina visu vietējo vidi, kur kas notiek un kur kādas nekārtības ir jānovērš. Nevarēsiet ne paslēpt savus bērnus, ne paslēpties pats no šīs dženderismu ideoloģijas un tās uzraugiem, ja šis dokuments tiks pieņemts. Kas tas par dokumentu? Eiropas padomes konvencija par vardarbību pret sievietēm, vardarbības ģimenē, novēršanu, apkarošanu. Tādā nosaukumā šis dokuments ir iepakots, jeb tautas valodā sakot, Stambulas konvencija. Mums vēl ir iespēja nepieļaut šī dokumentu pieņemšanu Latvijā, tāpat kā to izdarīja Slovākija, kā to izdarīja Ungārija. Polija šobrīd ir izstāšanās procesā. Turcija jau pirmā izstājās no šīs konvencijas, nodēvējot to par ģimeni graujošu un vienkārši par instrumentu seksuālo minoritāšu rokās. Tāpēc cilvēki, vecāki, vecvecāki, jaunieši, visi, kas piekrīt tūkstošgadīgai patiesībai, kas ir ierakstīta mūsu identitātē gan caur svētajiem rakstiem, gan ticējumiem, gan vienkārši nodotu no paaudzes paaudzē, ka tēvs ir bioloģisks vīrietis un māte ir bioloģiska sieviete. Un nekā ne savādāk. Jā, tik vienkārši patiesība mums nāk šodien aizstāvēt, lai mēs to nemainīgi varētu nodot tālāk jau nākošajām paaudzēm. Aicinu visus pievienoties jau šo trešdienu, tas ir pēc 2 dienām, 2. augustā, 11:30 no rīta, Jēkaba ielā 16, Vecrīgā, tas ir pretī Saeimas ēkai, protesta pasākumā, protesta piketā pret Stambulas konvencijas ratifikāciju, jeb pieņemšanu Latvijā.
Šis nav viens organizācijas pasākums, jau šobrīd ir uzaicināti visi politiskie spēki, kas ir izteikušies pret Stambulas konvencijas pieņemšanu, tāpat dažādas sabiedriskās organizācijas, reliģiskās organizācijas. Tāpat laikā tieši jūsu klātbūtne ir ļoti svarīga. Piketa laikā Saeimas komisijā tiks izskatīts 13 000 iedzīvotāju parakstīts iesniegums pret Stambulas konvencijas. Šajā brīdī jūsu fiziska klātbūtne ir ļoti būtiska. Jā, tā ir darba diena, jūs varat piebraukt kaut uz 11 minūtēm, pastāvēt kopā ar pārējiem, izteikt savu nostāju, sajust visu mūsu kopējo spēku. Pasākums ilgs 2 stundas līdz 13:30. Var ierasties, nākt un iet jebkurā laikā. Galvenais nesiet vienaldzīgs, nāciet un piedalīties. Tiekamies!